Sveiki! Parunāsim par praktisko dzīvi. Visticamāk, aiz šo namu sienām daudzos dzīvokļos atrodas daudziem labi pazīstams līdz sāpēm zināms objekts – vecā labā padomju laika čuguna vanna. It kā jau, protams, tai nav itin nekādas vainas, tomēr būsim arī godīgi. Tā ir estētiski veca, morāli nokalpojusi, droši vien arī, ka nodzeltējusi un patiesībā tāpēc varētu būt mazliet nebaudām. No otras puses, lauzt ārā veco labo čugunu vannu un tās vietā likt jaunu. Tas varētu būt piņķerīgs un dārgs process. Ko tad darīt un kā rīkoties šajā situācijā? Varbūt nekas nemaz nav jālauž ārā, un vecā čuguna vanna, kurai ir arī pietiekoši daudz labo īpašību, var turpināt atrasties jūsu vannas istabā. Daži uzņēmīgi Latvijas iedzīvotāji nolēma īstenot drosmīgu ieceri, kā neaiztiekot veco vannu, tikt pie jaunas. Vanna ir vanna, kas sastāv no divām vannām. Jūsu vecā vanna un mūsu jaunā vanna. Tātad mēs jūsu veco vannu izmantojam kā siltu, stingru pamatu mūsu jaunajai akrilu vannai. 2 stundās vanna tiek ieklāta un jau nākamajā dienā tā ir lietojama. Viena no galvenajām šādas vannas priekšrocībām, ja paneļu mājā visi tuvākie kaimiņi dzirdēs, kā laižat akrila vannā ūdeni, tad ar vannu vannā nekas tam līdzīgs nenotiks, pateicoties apakšā esošiem čugunam. Vecā pamatne arī ļauj pēc iespējas ilgāk noturēt siltumu. Turklāt šāda vanna ir stabila. Tieši šeit no akrila loksnes sākas jaunās vannas mūžs. Būtiski, ka loksnes nav porainas, tāpēc laika gaitā vanna nezaudēs ne formu, ne arī krāsu. Loksne nokļūst starp milzīgiem sildītājiem, līdzīgi kā mīkla vafeļu pannā, tikai atšķirība ir tā, ka sildītāji nepieskaras pašam materiālam. Kad loksne ir uzsilusi līdz vajadzīgajai temperatūrai, no tās tiek veidota forma, līdzīgi kā šokolādes konfekšu kastes plastmasas daļa, kurā katrai konfektei izveidota precīza un perfekta dobīte. Padomju laika vannām ir 8 veidi, un katrai no tām tiek pielāgota forma. Šajā procesā liela nozīme ir sterilai videi, jo pietiek pat ar vienu nieka nevietā iemaldījušos mušu vai smilšu graudiņu, lai pārvērstu vannu vannā brāķi ar nospiedumiem. Tieši tāpēc vannas veidotājiem mazliet jālīdzinās filmas Matrix varonim. Jābūt neticam veiklam un izmanīgam. Pēc dzimšanas jaunas atdzesētas vannas dibens tiek vienmērīgi noklāts ar stikla šķiedras slāni. Tad vanna nonāk kaltētavā, kur vienas dienas laikā sacietē. Un vēl tikai viena sīka, bet ļoti nozīmīga darbība – vannas malu apgriešana. Pēc tās vanna ir pilnībā gatava nonākšanai jūsu vannas istabā. Vannas sver tikai 10 kg, tāpēc to var ieklāt viens meistars. 2 stundu laikā tiek iegūta jauna vanna, un nav ko satraukties. Neviens pat nenojautīs, ka zem jaunās skaistās vannas slēpjas vecā čuguna vanna. Svarīgi, ka pēc vannas ieklāšanas vannas istaba paliks tieši tāda pati kā pirms meistara atnākšanas, nekādu drazu vai netīrumu. Vanna vannā dibinātāji var lepoties ar īpašas tehnoloģijas patentu Latvijā uz nākamajiem 15 gadiem. Turklāt asprātīgais risinājums šā brīža ekonomiskajos apstākļos pierāda, ka arī pakalpojumam var būt sociāla nozīme. Tas ir veiksmes stāsts ne tikai tāpēc, ka tirgū pastāv ekonomisks un ļoti praktisks veids, kā tikt pie jaunas vannas 2 stundās. Patiesībā tas ir vēl kas vairāk. Pie mums strādā lojāli darbinieki. Darbinieku skaits ir 11. Un mēs esam ļoti apmierināti ar saviem darbiniekiem. Vanna vannā veiksmes pamatā ir arī tas, ka cilvēki strādā vienā komandā un produkts no tā tapšanas brīža līdz uzstādīšanai ir mūsu rokās. Manuprāt, daudziem cilvēkiem ir pilnīgi vienalga, kur produkts ir ražots, taču es uzskatu, ka Latvijā ražot produkti var izkonkurēt arī daudzus ārvalstīs ražotus produktus.